Radio Poets. Poets. Yo. Poets. Yo. Poets. Yo. Ok, čau, visi sīki, esmu apakaļ tiešajā studijā, jūs blenžat mani caur saviem stiklotiem ekrāniem un blendzīsiet vēl ilgi. Te ir mans, bled, intervējamies objekts, es ņemies uzvidus krāgā. Karoči, labrīt! Labrīt, labrīt. Es dzirdēju, ka tu spēlēsi. Atkal. Atkal? Nu jā. Kuru tu izvēlējies nākamo vietu, kur varētu spēlēt? Nu, gribētos kādā normālā klubā, arēnā kādā, kur daudz cilvēku, normāls pūlis, nezinu, visu sev. Rekuri fano pat tevi, prikī. Mums arī fani laikam ir šeit. Ok. Karoči, vai tā ir taisnība? Īstenībā es varētu norganizēt, mēs taisamies taisīt arēnā Rīgā jaunāko festu. Tur piedalīsies gan Saimas ārdītāji vispārēji, un šajā tūsā būs vajadzīga stipra mugura kā tu, vai tu tur būsi tomēr? Nu, es domāju, ka jā. Būs. Nu, noteikti. Kur nu bez arēnas? Tas ir jāaptē. Vai tu spēlēsi dziesmu Rape Me? Jā. Un arī Piece of Me? Nu, es domāju, ka varētu. Jā. Bet, nu, ar to jau vēl jāpadomā. Es dzirdēju, tur būs saicināts visādas komandas kā Rolling Rules un vispārējie. Vai tā ir taisnība? Nu, par to es tā neesmu dzirdējis, bet varētu būt, jā. Un arī Organizatori strādā pie tā. 15 centi, vai viņi būs tieši šajā ēterā. Ar tevi kopā es dzirdēju, tur būs daudz, black style džeki, kuri krāsojas katru dienu. Vai tā ir taisnība? Tas pagaidām netiek izklāstīts. Tā tāda konfidenciāla informācija, teiksim tā. Varbūt mēs varētu pačukstēt. Domāju, ka nē. Karoči, mēs šito čalu sadzersim, viņš man izstāstīs, pēc tam es jums izstāstīšu, kas tur būs. Nu jā. Bet tās pēc īsa laiciņa, ka būs nākamā reklāmas pauze numur 34.